Labrīt, labvakar. Kas no ko skatās? No ko šodien zobsiksni mainīsim Volvo. Tas V70. Šitām te modelīti. Esot nogājis 110 000. Paskatījos, ka pa lāciņu. Tā īsti pareizi jau nebūs kaut kas, bet nu labi. Pagaidām visi veselis. Ietrūc labi. Ārdīsim ārā un skatīsimies, kas tur mums ir. Tā, kas uz zobsiksni liksim mīnas. Komplektiņu virsū. Tad ir mums rullīši, ģenerators siksni. Abi divi. Degvielas filtrs. To pēc tam mēs pastāstīsim. Un tad ir ģenerators siksni. Vai neiepiņās, kur nevajag. Un atpaliek bez lādēšanas kādreiz. Tā ir. Vajadzētu būt šita. Vaterpumpa pareizi brauc. Kurš te brauc ar ūdeni? Kurš? Es nezinu. Kādam jābūt meham, lai ieliet ūdeni mašīnu. Siksniņš. Baigi nelocam. Tad mēs, ka viņi ir no stikla šķiedras. Un mums ir skriemeļs skrūve, un mums ir spriegotoji. Parazīts. Redzam, te kaut kas ir savādāk rakstīts, kāpēc nav water sistēmas. Pēc ir kauliņa. Zēsēšanas sistēmas. Pareizi atbildēt. Tad darbiņi dara. Tiek pareizi dzēsēt. Tā, noliekam ten. Un ko celsim augšā, lai tas viss notiekās. Tā nekāda baigie sarežģījumi nav bijuši pagaidām. Vārdot no, tas rullīts viss šo priegotāju. Skatīsimies tālāk. Pārējos. Jā, redziet, zobsiksni, redziet, tad svītrs iet jau. Ņemot to, ka jau spiežot zobu cauri. Un tā. Un ņemam dzes sūknīt nost. Un tā ir bišķi pārspīlēts hermētiķis. Nevajag tik daudz. Tāpat briesmīgi, jā. Salīdzinoši jauns motors, lai vispār tur knap tā tik. Vienkārši, jā. Ja restaurē, motoru vispār nevajag, tā pietiek blīvi. Jau ir ar korpusu viss. Ko vēl obligāti. Šeit. Ir jānotīra viss šitā te zarāds nost. Perfekti īri. Ja nenotīra sliktākā gadījumā tev dzēs šķidrums nāk antifrīzes gāžos ārā kaut ko. Lēni garā sūcās garam gar korpusu. To smuka skaupelīte nazīt. Pašās beigās uz skočbreit, bet visu prāt iedara. Nevar tur baigi rīvēt, kasīt, kad švīgi baigi dziļi neievelk, un tad atkal visu atžgārnu aiziet. Nu. Tā, ko var pateikt par siksnu? Ir plaisis iekšā. Izies gaismā. Plaisiņas iekšā siksnā. Viņas saliek. Nevar redzēt, varbūt var. Stulbums, ka šito kameru nevar pietuvināt GoPro 9 mēsās. Nav opcija pietuvināt. Jā, zinu, kā es nofočēju. Izdarīs tā. Šis nebūs tas variants, ko var pietuvināt un nofočēt. Tad telefonu jāfočē. Nu, ir tāds maz plaisiņas.
varēs redzēt, nevarēs, nezinu. Nu, riskēt, es nezinu. Pagaidām vēl izturēs. Nu, nav jau tā, ka tev dzīpsols karājās tos siksenes. Bet, nu, nezinu. Man tā kā meistaram bišķi garantija kaut kāda jānes par to, ka viņš ies vai neies. 60, un pēc tam tu vari skatīties. Lasi internetā 120, brauc 120. Vaino pats sev pēc tam, ja gadījumā tev izšķīdīs kaut kā. Vienkārši no tiem spriegotāju ruļļiem. Un šis īna rulla, šis vēl īsti nešorks nekas. Nav nekāds defekts. Es nezinu, brīžam ir defekti, brīžam nav. Nezinu, es domāju, ka tas ir kā no tam partijām. Tur šās spriegotājs. Un vēl viens palikās apakšā man te. Tur iekšā vēl viens. Viņš klausās pagaidām. Tur ar baigi nav nekas tur. Tā gumijas siksni tā jau netur. Tie ruļļi jau varētu izturēt, bet tās siksni bišķi. Nu nedrīkst. Es nezinu, ļēši tāds plaisas ieraug un bailnāk. Kad viņš jau pataisīja to vākoļā, es jau redzēju, ka tie zobi jau, kad te var redzēt tos zobus, jau šitā te nāk uz ārti zobi nospiedam, tas nozīmē to, ka viņi jamaina visu. Viņi tā nedrīkst būt. Nezinu. Man negribas motors. Esam celt ārā, mest ārā, veselu motoru, mainīt motors. Tā ir katra savu darīšanu. Ko ražotājs ir noteicis, nu, vai te ražotājs pēc tam tev mainīs motoru, es šokvais, ka tev vajag uzlikt tev zobsikseni, hoģi bija centrā, un ja tev kaut kas tur aizies pa pendelēm, neviens jau nebūs vainīgs, tu pats būs vainīgs. Tas ir ieteicamais, ko var braukt. Es saku, es tad kursos prasīju, vienkārši, jā, tur kaut kādā smilkšu tuknesi. Tas jā, ja tev tā mašīna iet tikai pa asfaltu un bez putekļiem, bez grauns, bez trakiem ūdeņiem, tagad var redzēt, mums Latvijā kaut kādu plūdu, tiem peļķiem brauc cauri, tur viss, tur jau beidzās garantija. Tur smilkts tiek aiz zobsiksnes iekšā un brauc uz servisu, mainu visu. Tas jau, tur jau viss. Tāpēc, nu, tu prātīgi saudzīgi tur lieto, tur negāzē, nespolē, tur nezinu, netais sūdz visādas, tā varbūt viņi noien. Varbūt, es neko nesaku, bet, nu, jābūt tā, bišķi dzīvē rezervīti, bišķi jau gūs priekš, jau padomā. Nevar tā. Tā kaut kā tās man. Viss samainīts. Nu, kas ir paspārns, nu, cik aiziet laiks, nu. Ja viss uz vietas, nekam nav jāskan pakaļ, šim gadījumā dabūju dzesēšanas šķidrumu dabūju pirkt. Maksimums tas, es nezinu, tur 3 stundas. Tas ir maksimums. Vienkārši, nezinu, pīpādams, nezinu, ko tu tur darīji. Viss, beidzam. Viss ir nomainīts. Nu jā, siksnai plaisiņas ir uz 110 000. Ar to jārēķinās. Parazīts ģeneratorai bišķi rūts. Kas te bija? Šitas, man liekas. Tā nedzird uz auss, bet nu jūt uz to gultnīti. Tā bišķi tas zobsiksnē. Nu, viens komplekts, tas iet, es nezinu. Tas neko tā paliek. Jāsamaina būs filtriši degvielas. Ziema nāk, jūt pa šitiem ten. Ziema tuvojas degvielas filtrs. Nu, labākais jau būtu tad mainīt tos filtrus, ka nomainās benzīna tankos degvielas. Tās atkal ir manas domas. Ar no vasaras ķīseles tev iekšā mašīnā. Kas vēl? Šitos te. Kur ir lokšu šķidrumiņas. Pumpējam ārā septembrī, tas ir viss jāizdara jau. Beidzamais septembra dienas jau būs sasaliens. Vienkārši šitā atceramies jānomaina šķidrumu. Vienkārši izpumpē ārā un turpmāk lietojam tagad līdz vasaras sākumam atkal ziemas šķidrums. Kas vēl tev var sasalt? Ja tu te esi ūdeni ielaizi dzesēšanas sistēmā, nu tad tu neesi īpaši gudrs. Es tev apsveicu. Tas nav zirgs, kam var dot dzert ūdeni.
Ja tik līdz ūdeni ielai iekšā, viss oksidējās no iekšas, vienkārši sapūst tev motors, viss dačika apauga, kaļķi, neko vairs tev precīzi nerāda, neiet. Vienkārši, tam ir talants, tur jābūt talantam, ja tu ielai, tas ir avārijas režīmā, tu ielai un pat taisnos līdz servisam, pēc tam viss gāž ārā un nevis vasaras variantā es braukšu ar ūdeni, man tur stekta patraboks un tā es tagad tur visi radiātori aizaugt ciet, ne tev sils peču salonā, ne tev īsti dzesēs, vai lielā karstumā vārīsies motors. Tā ir tavu darīšana, tā izjāva. Antifrīz visu šito pasargā, gan priekš tam kaļķošanām, gan vārīšanā, gan aizaugšanas radiātoriem. Tāpat tās zobsiksni tiek mainīts šķidrums mašīna, viss. Nav varianti nekāda. Vecais, izskatījās labs, viņš savu funkciju beidz un tiek mainīts viss. Kā jau cik tur 2 gadu laikam, bet 2 gadu jau zobsiksni reti, kurš nobrauc 2 gados. Tā kaut kā. Šis darbs ir beidzis. Kas man ritenis un paspārds jau ieliek, riteņas skrūvas, saskrūva. Viss. Savu mašīnu, savus cilvēks, tad jau viss notiek tā kā jānotiek. Ja tu dabu mašīnu kaut kādu, nezinu, no cits servis vai no kaut kāda ilga stāvējuša plača mašīna, tad tur, Dievs jālūdz. Kaut no viss skrūvēties, tā kā jāskrūvē. Ar kaut to gadiem es taisīs, tur nav problēmas. Nē, pirmais jau riteņi, normāli, viņiem riteņus atskrūvēt arī var normāli. Nav tā, ka citam skrūvus izņem, tur beigās ņem kuvali, klapē ritenos. Tās problēmas viss tiks novērsts laika gaitā, bet ar kaut ko jāsāk. Davai, šis video beidzās. Izskatās. Skaisties.